pasaulē un Eiropā. Un mēs šodien sanācam kopā, lai nedaudz pastiprinātu mūsu sabiedrības aizsardzības pasākumus. Var atgādināt, ka mūsu mērķis ir palielināt to saucamo sociālo distancēšanos, lai samazinātu iespēju, ka cilvēks varētu sastapt kādu, kurš varbūt pašam nezinot ir saslimis ar šo vīrusu. Tātad par publiskajiem pasākumiem. Mēs šobrīd tiek aizliegti visi organizētie publiskie pasākumi. Visi organizētie publiskie pasākumi tiek aizliegti. Un neorganizētas pulcēšanās notikumi vai neorganizēta pulcēšanās kultūras vai izklaides vai atpūtas vai sporta vai reliģiskas norišu vietās, tur ir maksimums 50 cilvēku vienlaikus. Un šīm iestādēm ir jāslēdzās līdz 23. vakarā. Par valsts ārējo robežu. No otrdienas, 17. marta, mēs slēdzam visu starptautisko pasažieru kustību. Taiskaitā aviosatiksmi, dzelzceļu, prāmjus un autopārvadājumus. Latvijas valsts piederīgiem, protams, būs brīvi atgriezties arī pēc šī datuma, un ārzemniekiem, kuri atrodas Latvijā, kuri gribēs doties uz savām valstīm, arī būs brīvi šķērsot robežu. Kas ir ļoti svarīgi saprast, ka šajā laikā visa krava plūsma turpināsies. Mums ir, protams, ļoti svarīgi, ka pārtika, medicīnas un tā tālāk, ka šī aprita turpinās. Pasažieru kustība tiks slēgta no otrdienas 17. marta. Un trešā ziņa ir, ka valsts centralizētie eksāmeni jauniešiem tiek pārcelti uz maiju. Es vēl joprojām atgādinu, ka mums ir obligāta pašizolēšanās tiem cilvēkiem, kas ir bijuši skartajos reģionos. Šis skarto reģionu skaits augdams, un faktiski tas ir ieteikums jebkuram, kas ir bijis ārzemēs tagad, doties obligāti 14 dienu pašizolēšanās. Vēlreiz es gribu atzīmēt un teikt paldies visiem medicīnas darbiniekiem, kuri turpina pašaizliedzīgi strādāt, lai sargātu mūsu sabiedrību. Un es tiešām no sirds gribu izteikt visu cieņu un paldies mūsu valsts iedzīvotājiem, kur, manuprāt, ļoti atbildīgi izturas pret šo situāciju un, cik var redzēt, just un lasīt, labi ievēro visus noteikumus, kādi viņi līdz šim ir bijuši. Šodien mēs nedaudz pastiprinām, bet vēlreiz tas mērķis ir ļoti elementārs darīt visu iespējamo, ko mēs varam, lai samazinātu iespēju, ka mūsu valsts iedzīvotāji varētu saslimt ar šo COVID-19 vīrusu. Kā jau premjers teica, tātad pusnaktī no pirmdienas uz otrdienu, 17. marta, tiek pārtraukta starptautiskā pasažieru pārvadājuma kustība. Ņemot vērā to, ka Eiropā un pasaulē ceļošana ar katru dienu aizvien vairāk tiek apgrūtināta, es aicinātu Latvijas valsts piederīgos rūpīgi izvērtēt iespējas atgriezties, ja jūs kaut kur esat izbraukuši ārpus Latvijas, atgriezties Latvijā, ņemt vērā, ka šādi paši ierobežojumi, kā nosaka Latvija, tiek noteikti arī daudzās citās valstīs. Pasažieru pārvadātāji tiek informēti par mūsu valdības pieņemto lēmumu un veiks attiecīgus pasākumus, lai pārtrauktu līdz pirmdienas pusnaktī visas pārvadājumus. Satiksmes ministrijas mājaslapā būs pilna informācija, kontakta informācija ar pārvadātājiem, ar lidostu, autoostu un citiem punktiem. Sveicināti, būtiskākais nemainās. Katra cilvēka paša atbildība par savu veselību un par savu tuvinieku veselību. Tātad, lai arī mēs ieviešam papildus regulējumu, kas samazina cilvēku plūsmas, tad tomēr pamatlikumi paliek nemainīgi.
roku higiēna, veidinātas telpas, sociālā distancēšanās, proti iepirkšanās paradumu maiņas, aicinājums iepirkties nepīķa stundās, rūpīgi plānot savu iepirkumu grafiku, iegādāties preces nedēļai, nevis katrai dienai, un pilnīgi noteikti obligāti pie mazākajiem saaugstēšanās vai respiratoro vīrusu pazīmēm nekādā gadījumā nedoties uz darbu, bet šajā gadījumā vērsties pie speciālistiem zvanot uz 113. Otra būtiska ziņa, ka mēs pakāpeniski, kā arī bija plānots, palielinām testēšanas, tātad pārbaužu analīžu veikšanas jaudas. Šobrīd jau darbojas 2. dienu mobilā analīžu nodošanas iespēja Latvijas infektoloģijas centrā, kur cilvēki iepriekš piesakoties var ar savām automašīnām doties un nodot analīzes. Tātad šādu telti, ja ne rīt, tad pirmdien mēs papildinam ar vēl vienu. Mēs iesaistām arī brīvprātīgos, proti medicīnas studenti, kas palīdzēs veikt tos darbus, kurus viņiem pašiem droši un arī pacientiem droši varēs darīt. Mēs arī no pirmdienas, cerams, mums būs papildus viena īpaša līnija informācijai, ko varēs iegūt zvanot uz SPKC. Tātad vēlreiz, bet pamatlietas lūdzu sargāsim sevi, būsim atbildīgi, šis nav laiks jokiem, un kā jau es esmu minējusi, vīrusu mēs neapmānīsim. Paldies! Latvijas televīzija, man satiksmes ministram jautājums. Saistībā ar šiem jaunajiem ierobežojumiem, kur no vienas puses ir šie ierobežojumi, no otras puses jūs sakat, ka tad Latvijas iedzīvotāji pilsoņi var atgriezties mājās, kādas tad ir tās praktiskās iespējas? Un vai vispār ir apzināts, uz cik lielu cilvēku loku tas varētu attiekties, cik varbūt ir kaut priesprūduši? Kā jau es teicu, ceļošanas iespējas pasaulē un arī Eiropā paliek aizvien mazāk. Katram cilvēkam pašam ir jāizvērtē iespējas gan apgriezties, gan arī izvērtēt riskus, kas ir saistīti ar ceļošanu. Tā skaitā risks palikt kādā pārcelšanās vai tranzīta punktā, iestrēgt tajā uz ilgāku laiku. Ja ir iespējas, tad tās iespējas, ko mums dod pašlaik aviācija vēl joprojām, pārvadātāju iespējām pārbukot biļetes, tad to var darīt. Jāvēršās pie konkrētā avio pārvadātāja un jānoskaidro iespējas. Ja tāda iespēja nav, tad, protams, ka jāpaliek tur. Bet ja nav iespēju palikt tur, kur ir, un nav iespēja varbūt šajās 2 dienās atgriezties, tad kas tas ir privātais transports ar kājām? Kā tas notiek? Jā, tas nav vairs satiksmes jautājums. Tad varbūt premjers var izskaidrot? Vēlreiz mēs pieņēmām lēmumus, lai ierobežot cilvēku kustību. Mēs neesam vienīgā valsts Eiropā. Es pieļauju iespēju, ka būs atsevišķi cilvēki, kur varbūt pēdējās nedēļās, kad mēs esam silti ieteikuši nedoties, ir devušies. Ir tagad 2 dienu laiks atrast ceļu mājās. Ja neatrod ceļu mājās šī vai 2 dienu laikā, tad pilnīgi iespējams, ka tam cilvēkam būs jāpavada attiecīga gaidīšana tajā valstī, kur šis cilvēks šobrīd ir nonācis. Bet ir kāds priekšstats, cik aktuāli tā problēma, varbūt, es nezinu, vēstniecībā cilvēki interesējas vai ārlietu ministrijā, jūs jūtat to interesi vispār atgriezties? Šobrīd mums nav nekādas skaidras indikācijas, par cik cilvēkiem varētu vai nevarētu būt runa. Es vēlējos jautāt, kas notiek ar lielveikaliem? Iepriekš izskanēja informācija, ka varbūt varētu ierobežot, cik cilvēku skaitu vienlaicīgi atrastos lielveikalos, kas notiek ar bērnu dārziem un kas tad notiek ar tādām lietām kā sporta klubi vai kaut kādas pieaugušiem nodarbības, kas notiek ar kafēniju? Tātad šeit ir vairākas kategorijas. Ar bērnu dārziem mums ir līdzīgi kā līdz šim, izņemot tagad vecākiem reizi nedēļā ir jānes rakstisks apliecinājums
ka neviens no ģimenes locekļiem vai arī bērns pats nav bijis ārzemēs, vispār ārzemēs, un nav bijis kontaktā ar kādu kontaktpersonu vai cilvēku, kurš ir bijis izolācijā. Par tirdzniecības vietām mums šobrīd nav nekāds īpašs regulējums, kas attiektos uz tirdzniecības vietām, bet mums ir uzdevums, lai ekonomikas ministrija kopā ar tirgotājiem izskat šo jautājumu, kā varētu iespējams ierobežot cilvēku skaitu, kas atrodas jebkurā laikā veikalā. Un kas attiecas uz izklaides vietām, mums jau ir tagad pieņemts tas, ka tur būtu 50 cilvēki maksimālais skaits vienlaikus. Tātad šīs ir 3 kategorijas. Kuru brīdi tā izklaide? Tā izklaide no lēmumu pieņemšanas. Kādos varētu aģentūra lēt premjeram arī jautājums, vai jau valdībā tiek izstrādāts tāds kā drošības tīkls, kā palīdzēt daudziem maziem uzņēmējiem, kuru darbības šobrīd ir faktiski apstājusies un kas kur principā dot uz banku, ceļošanas nozare, vispārējais? Jā, tātad mēs jaunedēļ skatīsim konkrēti pieņemt lēmumus, bet tas, ko mēs jau esam konstatējuši, ir viena laba ziņa šajā ne tik skaistā stāstā. Ka valsts kasē mums šobrīd ir miljards eiro uz rēķinu. Tā ir nauda, kas jau ir aizņemta nauda, tas ir daļa no mūsu valsts parāda, bet viņa ir pieejami līdzekļi. Un mēs šos līdzekļus izmantosim kā, lai sniegt uzņēmējiem garantijas, lai sniegt konkrētās kategorijās un gadījumos uzņēmumiem iespēju atlikt nodokļu maksājumus, jo, protams, mūsu mērķis ir no valsts puses nākt pretī uzņēmumiem, jo ir gaidāms, ka šis ir pārredzams un īslaicīgs pasākums, lai varētu pārziemot šos laikus, bet tie lēmumi vēl būs jauni. Un vēl viens jautājums. Šī sēde ilga apmēram 3,5 stundas. Un man jautājums, cik liela daļa no sēdes pagāja, meklējot konkrēts risinājums, un cik liela daļa bija tieši politiskās izšķiršanās un kaut kādas politiskās vēlas, jo bija sēde īsi pirms tam pieejams, bet tas sākotnējais rīkojuma projekts, kurš bija krietni pilnāks nekā tas, kas šobrīd ir paziņots. Vēlreiz, visi lēmumi tiek diskutēti. Šeit jau mēs visi esam situācijā, kur neviens vēl nav bijis. Slēgt pasažieru pārvadājums nav vienkārši gadījums, un jābūt droši, ka mēs to izdarām pareizi. Tātad tas ir jau satiksmes ministrs, kā ir teicis, ir jau bijis kontaktā ar attiecīgo nozari, un mēs meklējām visprecīzākos formulējumus. Bet šeit es uzskatu, ka sēdes garums ir pilnīgi mazsvarīgs. Mēs sēdēsim un strādāsim, cik tas vien ir nepieciešams, lai atrastu labākos risinājumus, lai pasargātu maksimāli mūsu sabiedrību. Vēl jautājums par robežu. Ko tas praktiski nozīmē uz Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, no Lietuvas, Igaunijas robežas? Tur būs kas robežu kontrole? Vēlreiz, tātad pasažieru starptautiskie pasažieru pārvadājumi tiks slēgti. Un tā būs Eiropas Savienības ārējā robeža, kas arī vispār fiziskai kustībai tiks slēgta. Bet Eiropas Savienības robeža, tātad ar Igauniju un Lietuvu, tāpat par sevi nav slēgta, bet tikai nevar būt organizēta pasažieru pārvadājumi. Bet ja tas ir it kā privāts mikroautobus, kas to kontrolēs? Kādā veidā? Vai faktiski tur būs kāda robeža